Latvijas izlase 1935. gadā kļuva par pirmajiem Eiropas čempioniem. TTT Rīga 18 reizes izcīnīja Eiropas čempionu vienību kausu, bet vīru konkurencē ASK Rīga to iespēja 3 reizes. Es gribu zināt, kādi īsti izskatījās tie kausi tad un kādus vispār iespējams izcīnīt tagad. Jau gadu gadiem, turnīriem un čempionātiem, kā labākās komandas apliecinājums sacensību uzvarētājiem, tiek pasniegts kauss. Tas ir atalgojums par labi padarītu darbu, kas kopā ar uzvaras saldo garšu un gandarījumu paliek ikviena sportista atmiņā. Kā pirmo apskatīsim Latvijas basketbola līgu. Kad izcīnīts čempionu tituls, komandām šeit turnīrā tiek pasniegti 2 kausi. Viens no tiem ceļojošais, kas sezonas beigās nonāk pie tā kluba, kas attiecīgajā gadā ir labākais. Otrais vienmēr paliek komandai. Uz ceļojošās trofejas tiek iegravēts komandas nosaukums un čempionāta gads. LBL 20 pastāvēšanas gadu laikā bijuši 3 dažādi kausi. Pirmais no 1992. 6 gadus ceļoja, līdz atrada mājvietu pie brocēnu LMT komandas. Otrais pirms 2 sezonām nonāca pie 8-kārtējiem līgas čempioniem BK Ventspils. Jaunākajai trofejai pagaidām ir bijis tikai viens īpašnieks, un tas ir Barons. Nacionālajā basketbola asociācijā čempioniem tiek pasniegts Larry O'Briena kauss. Līdz 1977. gadam NBA čempions saņēma Waltera Brauna kausu. Tad līga izgatavoja jaunu trofeju, kas līdz 84. gadam saglabāja Brauna vārdu. Bet tad tika nosaukts bijušā NBA komisāra Larry O'Briena vārdā. Savukārt Eiropas kausa izcīņā 16 komandas turpina cīņu par šo kausu. Tikmēr vēl stiprāku komandu konkurencē Eirolīgā labākā komanda saņems šādu kausu. Lai arī vienotajā basketbola līgā bijusi tikai 1 sezona, arī tajā tiek pasniegts uzvarētāju kauss. Bet šobrīd jūs savos TV ekrānos redzat Baltijas basketbola līgas trofeju, kas gadu laikā ir mainījusi savu izskatu. Arī Eiropas un pasaules čempionātos spēcīgākā un veiksmīgākā komanda savā īpašumā iegūst kausu. Arī jūs pie kāda no iepriekš minētajiem varat tikt. Tāpēc trenējieties, ejiet uz savu nosprausto mērķi un neaizmirstiet arī uzdot mums jautājumu. Rakstiet basketapskats@gmail.com.